Ir tomēr arī spēcinās arī Romā, lai čīgi. Super, safri darbs jums. Cīņa ar teroristiem. Šitie sadzīti tomēr arī ir ārprāts. Nu, drausmas, no. Kam jūs gatavojaties? Ko jūs domājat, ka karitisti nāks un uzbruks? Dāmas un kungi, labdien! Esam Rīgas centrā pie Vērmaņdārza. Nu, un te Rīgas domas jaunās koalīcijas vērtības jaunās. Tagad varēsim apskatīties labi, kas tad mums te darās. Kā Dievs sodīs Sodomu un Gomoru, kā viņš sodīs arī šī laika cilvēkus un tautas. Katrs, kas dara grēku, sastapties ar taisnā Dieva taisnību, ar taisnā Dieva sodu. Neviens neizbēgs, neviens neizvairīsies. Tas, ko Dievs ir teicis, piepildīsies. Cilvēkam lemts vienreiz mirt, un tad būs tiesa. Tātad grēka augi ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgi dzīvība Kristu Jēzu mūsu kungā. Lūk, dāmas un kungi, šobrīd Vērmaņdārzā. Pie Vērmaņdārza notiek, sākās te praida gājiens. Debes dots, kurā mums slēpta pestīšana, kā vienīgi Jēzus Kristus. Pasamojieties apakš Dieva varenās rokas, atzīstiet savu grēku, nožēlojiet to, viņš jūs glābs. Viņš dāvās jums jaunu sirdi, viņš dāvās jums mūžīgo dzīvību un piedošanu. Tas ir Raivi Dzintara jaunās vērtības Nacionālā apvienība. Lijānai Langai arī reko maziem bērniem mierīgi karodziņš jau transvestītu bērnam iedots. No. Un šo visu ir panācis Raivis Dzintars, aizejot koalīcijā dēļ amatiņiem, lai ratniekam būtu vicemēra amatiņš, pāris tūkstoši algā klāt, lai būtu nacionāļu rekordi. Tagad ir kopā vienā koalīcijā ar progresīvajiem, kuri savā programmā pat bija rakstījuši, ko tur kā reiz mēnesī vajadzētu šādu pasākumu, šādu mērogu LGBT taisīt Latvijā un Rīgā. Rīgā, tieši Rīgā. Nu, lūk, jaunā Rīgas domas koalīcija šādi te. Un sev visas Lijānas Langas un kas te Dombrava Jānis. Kas tur vēl Iesalnieks. O, reku šitas te sargāja Covid laikā protestus. Tagad praidiņu sargā. Tas tā ir Mironova. Pat Mironova šeit. O, rekāds te, reku Raivim Dzintaram draugs. Nu, jāapstāst, kā te ir šogad arī ārzemnieki sadzīti, te visādi no Eiropas sabraukuši, lai vairāk būtu. Te redzēsim, te arī vēstniecības piedalās. Britu karoks jau te bija redzams. Redzēsim, vai amerikāņi būs. Tagad jau it kā pamainījās Amerikā politiskā vadība, Trumps baigi šitos neatbalsta. Bet nu, mazums te Latvijā, bet to reku normāli, pilnīgi normāli. Šitā Raivim Dzintaram vajadzētu uz Saeimu nākt tagad. Pasamojieties apakš Dieva varenās rokas. Glābiet savas dvēseles. Dotas cilvēkam līdz, ka viņš iemanto visu pasauli. Tā, nu jāskatās, kur jau te jau arī politiķi arī ies. Te ies progresīvie pirmajās rindās. Gan jau, ka... Kas te ir? Točs rekur ir. Točs nepiedalās gājienā, viņš bija arī atspoguļot atnācis. Točam pēc tam, starp citu, pēc tam ir Šlesera pikets trijos šodien. Šitie visi arī var iet piketēt. Un reku visi iespējamie karogi 101 dzimumam. Debes ir vieta, kur ir Dievs, elle ir vieta, kur Dieva nav, kur ir kaukšana un sodu trīcēšana. Ja jūs vēlaties dzīvot bez Dieva, viņš jums to dos. Nu, jā, ar bērniņiem, protams, obligāti. Tāpēc atgriezieties no grēkiem. Pārstājiet ticēt meliem, pārstājiet apspiest un apslāpēt patiesību. Nu, un te vēl šitam, te visam Rīgas, droši vien arī Rīgas domas nauda tiek tērēta. Es pareizi saprotu, ka mums
reliģiskais protestētājs, kā viņš parasti ir skaļi runā visādas bībeli citai un tā tālāk, nu malacis. Kas tic dēlam, tam ir dzīvība. Bet, nu, miličiem, jā, šodien nav vismaz spēcināts, tie te ar maskām un vairogiem. Pirms 2 gadiem tādus es te redzēju sargājis. Nezinu, kā viņi te bija domājuši, kas te notiksies. Tā, pamainījuši maršrutu, parasti viņi te pa Elizabetes ielu gāja un tad apakaļ pa Tērbatas, tagad otrā virzienā. Tādēļ, ka mēs jūs mīlam, mēs jūs šodien mūdinām pārdomāt, kur jūs dodaties. Šajā gājienā jūs atgriezīsieties Vērmanas dārzā. Bet kas notiks tajā dienā, kad jūs stāvēsiet Dievu troņa priekšā? Bet, nu, ir mazāk cilvēki. Vai nu lietus šodien vai kas, vai nav no ārzemēm savesti, vai tomēr pasaulē kaut kas bišķi pamainies, jo ir mazāk cilvēki. Nu, vai arī viņi vēl visi nevis izlīduši ārā. Reku Haris arī pat nelaiž neko garām. Praidu arī nelaiž garām Haris fotogrāfs. Viņam uzlīmītas somas ir tieši nē Praidam. Ir tomēr arī spēcinās arī Romālači Žīgi. Super safņu darbs jums, cīņa ar teroristiem. Šitie sadzīti tomēr arī ir ārprāts. Nu, drausmas, nu, kam jūs gatavojaties? Ko jūs domājat, kaut karitisti nāks un uzbruks? Un jūs būs jāizsargā kvīri? Kvīrus apsargāt atnāc. Kur jūs te izlīd ārā no šitā busiņa laikam? Čau, Hari. Jēzu Kristu ir patiesība. Jēzu Kristu ir gaisma. Jēzu Kristu ir cerība. Ātrāk fočē. Nekārs man fočē. Jūs visus tik ļoti ir mīlējis, ka viņš atdeva savu dēlu, kas ir uzņēmies mūsu grēku un izciets mūsu sodu un augšām cēlies. So repent from your sin and trust in the gospel. Nu šādas tad mums tagad Rīgā nostiprinās šādas vērtības, jo progresīvie ir dabūjuši mēra krēslu. Tagad ir Viesturs Kleinbergs. Vakar tika ievēlēts. Mēs balsojām pret. Mums bija 22 balsis pret. 4 nebija ieradušies no opozīcijas. Mairis Briedis, Rosļikovs un vēl 2. Bet koalīcija pietiek tāpat balsis. Viņiem 34 balsis, vajag 31. Nu, un ievēlēja Kleinbergu. Tagad mums ir LGBT partijas galvenās mērs Rīgā. Un uzreiz nākamajā dienā aiziet tūdaliņu tāgadiņu. Un tas viss pateicoties Nacionālajai apvienībai. Viņi aizgāja koalīcijā. Ja viņi nebūtu aizgājuši koalīcijā ar šo te vērtību politiskajiem spēkiem, tad nebūtu šāds te mērs un nebūtu šāda koalīcija. Viņi izvēlējās šos labāk, nevis tur ārprāt šausmas, tur Šleseru vai mūsu, piemēram, suverēno varu apvienību jauntieši. Tas viņiem šausmīgi likās. Šitas Raivim Dzintaram normāli liekas. Šitas viņam pilnīgi normāli ģimeniskās vērtības, te latviskās un viss kaut kas tāds. Ja šitiem te tādas latviskās vērtības nevienu Latvijas karogu jūs neredzēsiet. Reku, ka reiz ar Palestīnas karogiem, pat arī Ukrainas karogs klāt pieliks, te jau baigā kombinācija. Tie, kas jau Ukrainas karogiem icinās, tiem jau parasti Izraels. Tā kā šitiem nē, šitie te saprot visu pasaules ģeopolitiku. Es nezinu, vai viņi pat varētu kartē parādīt, kuras par atrodas Palestīna. Varbūt arī kāds pat Ukrainu nevarētu droši vien parādīt. Bet, nu jā, ar karogiem, jā. Bet, nu kā redzat, neviens Latvijas karogs te nebūs. Tāpēc, ka viņiem nav nekādas latviskās vērtības. Reku var tur lidiņu mājā, reku ir Latvijas karogs. Jā, vismaz labi, ka tā lidiņš nav uzlicis vēl Praida karogu. Bet šitiem nē, šitiem kāda Latvija, te kāds patriotisms. Tad Raivis Dzinters varētu savā lāpu gājienā un visur citur integrēt tagad šito te iekšā. Tie, kas skatās pirmo reizi pievienojoties šim te profilam, mani sauc Rudolfs Brēmens, visu kaut ko es tikdienā atspoguļoju. Nu šo te es parasti atnāku pafilmēt visu, kas notiek Rīgā, ja es esmu
Rīgā, lai redzētu savām acīm un parādītu jums, kā tas notiek, nevis tikai pēc kaut kādiem nostāstiem vai no citu video. Tā teikt no pirmā ota, lai jūs redzat, kā tas te izskatās Rīgā. Nabaga suns. Tāds festivāliņš te Rīgas domas atbalstītais jaunā koalīcija. Jā, reku vēl maziem bērniem mierīgi. Tā teikt no zīdaiņu vecuma pie šīm te vērtībiņām. Reku tas apsejas riņķī Ukrainas karogu. Bet labi, Ukrainas karogs, tas ir labāk Ukrainas karogs, nevis šie te karogi. Tu pazaudē pats savu dvēseli to samaitāt. Jēzus teica, lai mēs nekristamies no cilvēkiem. Pilnīgi starp viņiem izbauda tūskats labāku kadru, lai dabūtu. Taisnais tiesnesis Tur valda pār visu. Sandra neaizraujies pa daudz. Ievilks tev iekšā vēl. Vēl vienu partiju būsim zaudējuši. Tagad jā, mēs esam palikuši Rīgas domē 3 partijas, kas ir pret šo te visu, opozīcijā, protams. Mēs, jaunatvieši kopā ar suverēno varu, esam viena frakcija, tad Latvija pirmajā vietā un Rosļikova partija stabilitāte. Visi pārējie atbalsta šo te. Visiem pārējiem rekur latviskās vērtības tagad ir šādas ģimeniskās un tradicionālās. Ko tur Klembergs lepojās, ka viņam pašam 3 bērni laikam, jā, tāpēc labs cilvēks esot, tāpēc viņu pa mēru vajadzēja iebalsot tā, tur vakar pamatoja, kāpēc viņš pa mēru. Un tad redzēsim, būs te Klembergs ar saviem bērniem arī atnācis. Tas man neko nepalīdz, ja es zinu par internetu. Rekur ir tomēr jāņem sev vārdu apakaļ, rekur ir tomēr iesprauduši arī ir Latvijas karogs starp arī šitajos ratos. Tā kā viss vēl nav zaudēts, varbūt kāds vēl atcerās, ka arī Latvijas karogs. Bet, protams, nospiedošā vairākumā jūs redzat, kas te darās. Šitas tikai močī reliģisko. Jā, ir tā Mironova, Olga Mironova, jā, kas Covidām sodus salika visiem. Viņa man arī šitā salika sodus. Te reliģiskais tikai malts. Normāli, viņš tādu balansu dod. Это не день семьи, это день пидорасни. Jā, Origo brātu tur tālāk, tie nenāk uz šitādi, tie spļaudās pa kaut ko tādu. Bet šitā te pilns ar visādiem ārzemniekiem, kur. Kādi vēl ir grēki un likuma pārkāpēji, kas kā šitam bija uzvārds? Mēs jūs neiedīsim. Griķis, jā, Griķis. Šitas arī sodas lika Covidām. Šitas visas piketas protests Rododendrā visur bija arī galvenais koordinators visu. Bet, labi, civilizēti. Beigās viņš tur mums pat... Beigās jau vairs nesodīja. Beigās ļāva, jo saprat, ka viņš bija mūsu pusē, pat var teikt. Toreiz pie televīzijas karučku griezām dūmas vecis, ka bija tā viņš pat palīdzēja, kā lai izvairīties, lai tiramies prom, lai nav viņam sodi jāliek. Tā kā tādā ziņā viss kārtībā, bet rekā viņš dara savu darbu. Tagad viņš te nozīmēts ir te organizēt drošību šeit. Es nezinu, kā viņi baidās. Mums jau nav tāda mentalitāte, ka te kaut kādā Grūzijā pareizticīgie popi te mestos virsū viņiem. Tā, ka te nekas pāri nepaliek. Mums jau nav, mums jau civilizēti, demokrātiski. Reku šitie foršie karogi. Katrs kādu grib tādu uztais. Reku ar sātanismu zīmē. Šitam ir sātanismu simbolika uz muguras, pilnīgi neslēpjoties. Kas tas ir? Nav sātanismu? Ir sātanisms arī šeit ir. Sātanisti, pilnīgi atklāti. Lūdzu, normāli. Reku vēl ar bērniem. Super. Kur šitādi te, kas te ir vecāki jau viendzimuma? Kas tas te ir?
No, metālists arī ir viens Skyforger. Vispār jau metālisti arī sanāk baigiem mīkstie. Viņi Covid afēras laikā, tāpat kā visādi tur rockeri un bikeri, visi skrēja vakcinēties, visi klanījās saliektām muguriņām, visi metālisti vakcinējās. Un pēc tam vēl kaunināja antivakserus, teica, ka jūs tur apdraudat mūsu nabadziņus. Tā kā visi lielie metālisti un rockeri, un kas man agrāk likās ir tādi anarhisti un nepakļaujās nekādām tur valdības kādiem regulējumiem, tad nē, te Latvijā visi mierīgi pakļāvās. Tagad nebrīnītos, ka arī te kaut kādi metālisti un skyforgeristi arī šeit ar garajiem matiņiem, taukainajiem mierīgi piedalās. Reku diskusijas sākās. Viens nolēma diskutēt ar reliģisko protestētāju. Reku konfliktējošie, vieniem Izraels, otriem Palestīnas. Nu kā tad tā? Apriģiļiķis. Bet nu tā. Viss vienā zupā iekšā. Nu, abas valstis karo savā starpā, te mierīgi LGBT apvieno visus. Viens suns, daudz viņi gan tomēr nāk un nāk ārā no tā parka, tā kā no pārpilnības raga. No te vēl vajadzēja piešūt klāt Izraels karogu, tā būtu viss kārtībā, visi trīs un Krievijas vēl karogu pielikt. To gan te neviens neuzdrošinās, kā būtu, ja LGBT pasākumā kāds te ar Krievijas atribūtiku, ko te darītu. Nevar jau, viņš te nevar aiztikt, uz skatās te brīvība. Labi, tāda te nav. Kur tad tas vēl masku uzvilcis fotogrāfs? Arī kavējās nostalģijā par Covid afēras laikiem. Viņš cels gaismā visus jūsu ļaunos darbus. Viņš zina tikai jūsu darbus, bet pat jūsu domas. Un mēs visi esam grēkoši. Es arī esmu šeit tās pats grēcinieks, kā jūs. Tāpēc es šodien aicinu atgriezīties no grēkiem. Ticiet uz evaņģēliju. Ticiet Jēzu Kristu. No šitas tevis populārākais pagaidām. Vecis uzvilcis svārciņus, uzreiz visiem baigi patīk. Visi fočē viņu. Kādam puisim, kurš domā, ka ir meitene, ka viņš ir puisis, nevis meitene. Vai tā nav mīlestība, ja tu pasaki kādam, kurš iet padušanā, ka viņam ir iespēja glābties. Reku, vēl ar bērniem, jaunās māmiņas. Salīdzinaties ar Dievu. Jaunās māmiņas. Nē, viņi neiet uz Tvaika ielu, viņi te ies pat Rīgas centru gājienā, nobloķēta satiksme. Reku viss līdz Brīvības ielai ciet aiztaisīts, nobloķēts. Viss parkingot, nopērkotās mašīnas aizvāktas pilnīgi. Reku vēl mazs bērns, šitie bija jau tie. Ai, jaunieši. Reku viens Latvijas karogu. Ar bērniem aiziet jaunās māmiņas. Vai nu ticiet Dievam visu radītājiem, vai ticiet influenceriem. Vēl ar bērniem. Ticiet politiķiem, kas jūs pievīn, ticiet saviem līdzstājiem, kur priecājas, ka vēl kāds cits dzīvo tajā pašā grēkā, jo viņi jūtas labāk par savējiem. Es jūs šodien aicinu ticēt patiesībai. Ticēt Dievu vārdu. Kāds te viens. Ticēt tam, ko Dievs ir atklājis. Tas Raivim Dzintaram šitāds varētu turpmāk pa Siguldu staigāties. Latviskās vērtības. Ka Raivi Dzintara čoms. Jaunais.
Nu, Nacionālā apvienība, tie, kas balsoja 100 punkti, man te skatītāju vidū ir kaut kādi, kas par Nacionālo apvienību, kas domāju, ka viņš tik nav latviski, patriotiski un tā tālāk. Nu, kā jums tagad patīk jaunās nacionālās vērtības, un tas viss tikai tāpēc, ka Edvardam Ratniekam vajadzēja amatu atrast, vicemēra amatu, negribēja zaudēt piemaksu pie algas, tāpēc viņam mākslīgi atstāja to vicemēra amatu. Sprindžukam tagad arī vēl izveidos. Un Ķirsim uztaisīja vicemēra amatu pa mēru, reku šitāds Klimbergs no šitās partijas. Un viss tikai pateicoties Nacionālā apvienībai tas bija iespējams, tikai dēļ Raivi Dzintara. Šis viss ir, nu, viņš topošais prezidents. Nu, nezinu, Raivi Dzintara. Kaut kā mums jau ir prezidents arī ar šīm te vērtībām. Tā kā jā, varbūt viss kārtībā, varbūt Raivis Dzintars arī varēs nākotnē pa prezidentu. Nu, kas te notiek? Kustība kaut kāda sākās. Salīdzināties ar Dievu, atgriezieties no grēkiem. Jā, Miličs koordinē. Šitie te virzās, ir daudz sadzīti. Tā kā Trumpa politika Amerikā nav neko te ietekmējusi, ne Latvijā vispār neko nav neietekmējusi. Šitiem te vēl vairāk finansējums droši vien iedots Rīgas. Pacelsim augšā. Un mēs tagad kā deputāti varam noskaidrot Rīgas tēriņus. Paskatīsimies, cik Rīgas dome vai kas te pat nevalstiskajām organizācijām apmaksāja šo te un iztērējuši. Pirms nedēļas bija lampa, kur sorosistu pasākums arī ar visām šīm te vērtībām. Un tagad šīs te, vakar jauno mēru ievēlēja Rīgas domē koalīcija jaunā. Aiziet uzreiz nākamajā dienā mierīgi zaļā gaisma visam šim te. Labi, es domāju, ka Iešlējs arī būtu ievēlējuši pa mēru, viņš būtu paspējis atcelt šo te pasākumiņu, vai kur viņš tur uz Mežparku gribēja viņu aizvirzīt. Bet tā te tieši visi izlīduši vēl vairāk ārā. Bet daudz ārzemnieki, jā, es nezinu, kurienes viņi te brauc, reku Zviedri kaut kādi tur. Man liekas, tikko redzēju Zviedru karogu, vai kā ne, Eiropas Savienības karogs tas ir. Eiropas karogu. Pagad, tas ir nav Celmiņš gadījumā, parists. Reku jau sākās paristu partija. Jā, ir reku paristu partija. Un tur blakus vajag tagad nacionāļus. Reku ir Celmiņš, vai kā viņš sauc. Šitas arī ir ievēlēts Rīgas domē. Viņi aizgāja kopā ar Vienotību, apvienojās sarakstā vienā. Un to Celmiņu ievēlēja Rīgas domas deputāts, aptinies Eiropas karogā un kas tur vēl pa karogiem. Klasiskais transvestītu rokās. Tāds tusiņš. Tur vajag nacionāļus, gan jau kā būs te kaut kāda. Tādā veidā viņi pieradina, ka šitas viss baigi normāli. Kāds jums te nacionālās vērtības? Reku jūs jaunās vērtības nacionāļi. Nākamgad Siguldā vajag organizēt tā, lai var Raivi Dzintara dzimtajā, nezinu vai dzimtajā, bet viņš vismaz dzīvo jau Siguldā. Reku Celmiņš. Vojka arī. Vojka, man liekas, arī Rīgas domē. Šitā arī Rīgas domē. 3 domas deputāti jau sastājušies jau ar karodziņiem. Vajag, ja jaunieši jūtās šitā teikt īpaši. Pie jauniešiem, gribās pie jauniešiem. Patīk. Šitā arī. Vojka. Šādi politiķi Latvijā šobrīd. Te vajag blakus Raivi Dzintaru. Paprasīsim turmāk. Raivi Dzintaru blakus Vojkai, rociņās sadoties un aiziet. Kas pa problēmām? Pirms tam Pavļuts bija te nāca. Kas te vēl Briškens ir šitā pat soļojis. Tagad ir šitādi. LGBT-šņiki, rekāds tas Latvijas blakus. Reku Raivi Dzintaru, reku jaunās vērtības, reku integrēts jau arī. Tie, kas pirmo reizi skatās pievienoties šim te profilam, mani sauc Rudolfs Brēmenis. Es esmu ievēlēts Rīgas domē, tagad kā deputāts no apvienības Jaunatviešu un suverēnās varas, un mēs kā reiz esam opozīcija šim te visam. Mēs Rīgas domē darīsim visu iespējamo, lai pret šo te cīnītos, bet mēs esam opozīcijā atstāti. Koalīcija izveidoja, kā es saku, pateicoties nacionāļiem, tagad šitie te ir pie varas.
Rīgā pilnīgi atklāti progresīvo partija, mērs viņiem ir Palestīna. Queers for Palestine, viņi saka kvīri šitie. Es nekad neesmu sapratis, kas īsti ir kvīrs. Zināt, kas ir kvīri? Te vismaz var redzēt vizuāli, kā viņi izskatās. Saprast mēs nevarēsim, kas ir kvīri, bet te var redzēt, jaunieši, kur jūs te esat iemaldījušies? Nāfīgi jūs kaut kas šādā piedalāties. Reku kvīri. Kvīri par Palestīnu. Viņi zina, ka Palestīnā nāvissods vai kas tur galvu nogriež par kaut kādām šādām lietām. To viņi neapzinās. Tas jau pats paradoxālākais. Bija es šorīt lasīju kaut kur, ka šitie te nemaz neapzinās, ka Palestīnā šitos te viņi tur bez ceremonijām. Šitie domā, ka viņas tur uz rociņām kas nesātu. Reku kvīri, kā izskatās, te var redzēt. Mēs kvīri par Palestīnu. Nabadzīņi mazie apmaldījušies. Vecais arī šitas te kaža. Tas arī mierīgi pie sīkajiem lien. Lateksā. Sveiks! Grīķa kungs, kas pa jautājumiem? Suns, neredzat? Nesaprotat, suns, viss. Sunim piesējās. Kas viņam tur pa simboliku kaut kāda aizliegtā, varbūt piesienās sunim pēkšņi. Opā! Kāds izrādās. Ko viņam tur neļauj? Kāds šitais? Vai šitā? Baigi latviskie sejas panti nav. Bet vai, tu atrisināja jautājumu laikam. Atļauju turpināt. Te apvainojās. Notinās. Uz sunim pat karoks apkā riņķī, šitam arī. Špagētka. Jā, cik forši, jā, paskaties, jā, Mūsu jaunie draugi no Azijas valstīm. Tulīt vēl suns sāks to otru. Abi hetero suņi, un tulīt viens otru arī sāks. Kur tas pārpilnības raksts, kad beigsies. Bet jā, ASV vēstniecība pagaidām nebija. Kad te aizpagājuši gadu, pirms 2 gadiem mēs te filmēju, viņi bija ar savu pilnīgi ar plakātiem, ar baneriem, kāds šitiem lielais Palestīnas karoks. Bija un Britu vēstniecība, Kanāda bija, man liekas, un Nīderlanda, bija viss kaut kas, tad tagad pagaidām neredzēja. Varbūt palaid garā, rekus Svetbanka. Vai kas tas bija? Nebija laikam Svetbanka. Līdzīgs logo. Neesiet dievjumi! Jūs tiekat manipulēt! Geiropa! Jūs dzīvē tā laika patiesām domām, ziņām, atziņām. Jūs tiekat manipulēt un vadīt tā, kā tas ir nepieciešams šī laika politiskai. Borokovs arī atnācis. Padomājiet, kas laikam fotografēt. Ir tas Borokovs, jā. Padomi laikos tā nebija, vai ne? Tad bija citas lietas, čeka un tā tālāk. Tā, te laikam sāk uz beigām iet, sāk izsīkt. Bet, daudz jaunieši ar latviskiem sejas pantiem. Jā, Raivi Dzintara jaunā Latvija. Un nevajag man te teikt, ka viņš jau nav Rīgas doma, viņš jau tur frakciju saimā vada, tikai viņš vada visu partiju. Un viņš nolēma, ka Rīgā būtu pie varas gribās bīdīt Štelis un Ratniekam, lai amats būtu. Un tāpēc arī apvienojās ar progresīvajiem.
lūk, viss izsīka un beidzās. Un pavadīs Miličs. Kur tie specnazieši, kur aizgāja priekšā pa priekšu? Tie celmlauži. Šitie no aizmugures brauks ar mašīnu. Nu, tāds tūsiņš te šodien Rīgā. Rīgas domas atbalstītais. Jaunā koalīcija Rīgas domē. Pirmajā dienā jau aiziet. Nu, šits malecis, kāds domā, kas te fonā reliģiski skanēja, te šeit reku protestētājs pret praidu reliģiskajām vērtībām ar skaļruni uz riteņa. Hugo Boss veikalu. Nu, reku šitie te ripināsies līdzi. Te jau ļoti daudz, lai jūs saprastu, cik te tas transports. Te viņi reku tur nobloķējuši viens busiņš, divi, tur viss Brīvības ielu ciet, viss tur. Viņi laikam nāks apakaļ te pa Brīvības ielu. No, šitā te. Nepiedalieties šajos pasaules lietās. Ja jūs gribat būt pasaules draugi, jūs kļūstat par dievu ienaidniekiem. Kas nostājas pasaules pusē, tas kopā ar pasauli tiks pazudināts. Dieva dusmība parādās pār nepaklausības bērniem. Lai kādi atgrieztos, mēs šodien lūdzam salīdzinoties ar Dievu. Viņš visu savā žēlastībā ir izdarījis, lai jūs būtu glābti. Nedomāju tikai par savu seksualitāti. Jā, Eku protestē arī Romeks. Eku Romeks arī protestēja, laikam aktīvākais protestētājs pret šo visu Latvijā, un cik man zināms, un regulāri bradā ar kājām viņu karogu, pie reizes arī Eiropas karogu, kas ir atļauts, jo tas nav oficiāls karogs. Latvijā var gan dedzināt, gan bradāt pa Eiropas karogu, par to nav nekāds pāns, un par šo te varavīksnes karogu arī. Ar Latvijas karogu tā darīt nedrīkst, tas ir likumā atrunāts, bet ar šiem karogiem var, jo šie nav nekāda oficiālo valstu vai oficiālo, tā nav viņa tā. Es nezinu, kāpēc Eiropas Savienības karogs nav aizsargāts nekādā veidā, bet, varbūt, ka arī labi, ka tā. Reku vēl nokavēja, paspēt, vēl var meitenītes vai puisēni. Protams, ka meitenītes, bet sastāstīts viņiem, ka viņi ir puisēni. Daļa arī pavalkās un tic, nedomājieties, jums no bērnības kaut ko šitādu sastāst, saskolas smadzenes, kas te pēc tam izveidosies. Kaut kādā brīdī jau būs kaut kāds kultūra šoks. Varbūt tad nāks pie prāta, bet varbūt, ka arī ne, visu dzīvi šitā māksla praidiņa. Visu malaču bez ekstasiem, Miličiem, bez kautiņības. Covid laikā bija asumi vairāk, te jau tiem miermīlīgi. Nav vairs gluži 90, ka te ar izkārnījumiem, vai kad te 2000 sākums, ka met ar izkārnījumiem par šiem te jaukajiem gājienu dalībniekiem. Lūk, dāmas un kungi, redzējāt tiešraidīti. Ieskatu gulām, jā, labi, ka atbrauc, tāpēc, ka tagad es saprotu, ka nekas nav mazumā gājis. Varbūt bišķi mazāk nekā pirms 2 gadiem, kas te pēdējo reizi bija pafilmēt, tad viņa kaut kādiem kabrioletiem vēl braukājās pa vidu, tad demonstrācijā, bija tāds. Bet tā arī līdzīgs. Tagad nebija vēstniecības, vismaz es neredzēju, ka neiet te ar Kanādas karaugiem un Britu karogs viens bija, bet vai tas bija vēstniecības, es nezinu. Vismaz neredzēju. Toreiz viņi te gāja pirmajās rindās visi, kā arī Amerikas vēstniecība. Tagad vismaz neakstāts. Amerikāņu karogs toču un te nebija nekur. Lūk, tāda reportāža te no Rīgas centra, no Vērmaņdārza, Tarbats ielas. Mani sauc Rudolfs Brēmans. Paldies, ka skatāties, pievienojieties šim te profilam. Es tagad esmu Rīgas domē, iebalsots kopā ar Arturu Kleibaku no Jaunlatviešiem, bet arī ar suverēno varu, ar Juliju Stepaņenko un pārējiem kolēģiem. Mēs esam 8 gabali Rīgas domē, kas visu kaut ko tur interesanti parādīs jums. Un mēģināsim visiem spēkiem protestēt un pretoties visam, kas tur notiek. Aizskatā šajā te dimensijā, bet tur jau viss pārējais, kā tur izlaupa Rīgu un kāds bardaks ir sataisīts, tā kā būs interesanti. Tāpēc paldies, ka skatāties un tiekamies drīz un paldies, ka sekojat.